Sveiki! Mani sauc Polina, un šis video tika izveidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Mākslīgā intelekta integrēšana ražošanas procesos revolucionizē nozari, piedāvājot jaunas iespējas efektivitātei, izmaksu samazināšanai un ražošanas optimizācijai. AI automatizē sarežģītus uzdevumus, samazinot cilvēka kļūdas un uzlabojot produkta precizitāti un kvalitāti. Tas arī palīdz prognozēt iekārtu bojājumus, izmantojot datu analīzi, ļaujot veikt saulaicīgu apkopi, kas samazina dīkstāvi. AI optimizē piegādes ķēdi, analizējot mainīgos, lai uzlabotu krājumu pārvaldību un loģistiku. Kvalitātes kontrole ir attīstījusies ar AI balstītām sistēmām automātiski atklājot defektus un nodrošinot atbilstību standartiem. Tomēr AI izmantošana ražošanā rada juridiskas bažas, piemēram, intelektuālā īpašuma aizsardzība, datu privātumu un atbilstību tādiem noteikumiem kā GDPR. Ētiskie standarti AI ieviešanā ir būtiski, tostarp nodrošinot nediskriminējošu tehnoloģiju izmantošanu, novēršot aizspriedumus un samazinot risku, kā arī aizsargājot darbinieku tiesības. Lai pilnībā atklātu AI potenciālu, ražošanai ir jārisina juridiskie un normatīvie izaicinājumi, aizsargājot datus, intelektuālo īpašumu un izveidojot atbildības protokolus kļūdu gadījumā. Ar pareizu juridisko ietvaru AI var veicināt produktivitāti un inovācijas, nodrošinot drošu un efektīvu ražošanas nākotni. Sazinieties ar Crowdie AI jau šodien, lai uzlabotu savu ražošanu dažu minūšu laikā.